Nacionālās dziesmas Ziemeļtautu ēdieni. Tas viss tuvākajos gados būs atrodams Rīgā sadarbības ietvaros ar Zviedrijas pilsētu Umeo. Šī pilsēta 2014. gadā būs Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas partners un nu pat sāk likt pamatus šai sadarbībai. No Umeo ziņo mans kolēģis Ivo Jurkāns. Uzraksts ar šādu galamērķi Rīgas lidostā vēl nekad nav bijis. Tāpat kā Botnijas līča krastos esošajā Umeo nekad nav nosēdusies Air Baltica lidmašīna. Šis ir kārtējs reiss, kuru paplašinot lidojumu tīklu atver Nacionālā aviokompānija, Zviedriem ļaujot iepazīt Rīgu, bet Latvijas iedzīvotājiem Umeo. Pilsēta, kas ir tik liela kā Liepāja, lidostā, ja spēja piesaistīt vairāk pasažierus nekā Igaunijas galvaspilsēta, tas ir ārkārtīgi labs rādītājs un iespējams, ka arī šis maršruts uzrādīs nevis vienkārši labs rezultāts, bet izcils rezultāts. Savienojums nāk tieši laikā. 2014. gadā Rīga kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, Sigulda un Umeo būs partnerpilsētas. Lai arī līdz atbildīgajiem brīdim atlikuši vēl 4 gadi, pirmie soļi, proti, ko katra pilsēta vienotrai varēs piedāvāt, tiek spērti jau šobrīd. Var uzskatīt, ka mēs esam sākuši strādāt, un viss laiks līdz 2014. gadam faktiski ļoti aktīvs sadarbības laiks. Es domāju, tieši 2014. gads jau ir sadarbības rezultāta laiks. Tad mēs redzēsim jau realizējamus projektus, bet šobrīd mēs šos projektus gatavosim, un, kā zināms, tas ir ļoti interesants un intensīvs laiks. Gluži kā Latvijā par unikālu etnisko minoritāti var uzskatīt lībiešus, Skandināvijā tie ir sāmi, Zviedrijā ap 20 000 iedzīvotāji. Umeo brīvdabas muzejā, kur sniega kārta joprojām ir kā pie mums pirms mēneša, rīdznieki tiek cienāti ar svaigi maltu un viegli kūpinātu ziemeļbriežu gaļu. To no savas saimniecības atnes uz Sofiju, kas kopā ar ģimeni dzīvo senču dzīvesveidam pietuvinātos apstākļos. Viņi stāsta, ka turpināt tradicionālo sāmu dzīvesveidu esot viņas aicinājums. Līdzīgi kā lībiešiem Latvijā, arī sāmiem Zviedrijā savas etniskās identitātes uzsvēršana kļūst arvien modernāk, sevišķi jauniešiem. Mūsdienās atkal populāri ir apgūt un dziedāt jojkas. Tās ir sāmu dziesmas. Jaunieši rīko īpašus konkursus. Lieldienās viens tāds būs Norvēģijas ziemeļos, bet sāmu nedēļas ietveros pie mums Umeo. Jojkas sāmi dziedās arī Rīgā, jo tā tomēr ir viena no Umeo vizītkartēm. Rīgas mērs Nils Ušakovs ir ļoti interesēts, lai uz Latviju ceļotu vēl vienu vizītkarti, kas rīdziniekiem varētu patikt īpaši. Cilvēki Rīgā ir lieli hokeja fani. Būtu labi, ja jūs atvestu savu muzikālo hokeju. Jā, mēs to radījām pirms 2 gadiem, kad īstas spēles laikā tribīnēs atradās orķestris un skatītāji tam dziedāja līdzi. Kāda tieši būs partnerpilsētas svētku programma pagaidām nav zināms, taču viens no punktiem paredz arī veicināt savstarpējo turismu. No kultūras pievēršoties citam tematam ir vismaz viena lieta, par ko Zviedri ir īpaši lepni – slēpes. Viņi apgalvo, ka to vēsture ir aizsākusies tieši šeit, par ko liecina kāds atradums. Vecākās slēpes pasaulē – 5000 gadu, kas ir vismaz 2 reizes vecāks nekā, piemēram, Ēģiptes piramīdas. Lai unikālo kolekciju apskatītu Latvijas iedzīvotājiem, gan visticamāk uz Umeo būs jādodas pašiem, līdzīgi kā Zviedriem, lai klausītos, piemēram, Rīgas doma ērģeles. Lidojums līdz Rīgai sanākot lētāk nekā vilciena biļete līdz Stokholmai. Ivo Jurkāns, Sergejs Zavorotņevs, LNT no Umeo, Zviedrijā. Savukārt viena no lietām, kas labi padodas un ar ko var lepoties latvieši, ir putnu būrīšu gatavošana.